Labdien, Mērsragā! Esiet sveicināti konkursa Jūra, Jūra vien finālā! Labdien! 4. gadu biedrība Piestātne organizē konkursu, kurā tiek aicināti dalībnieki dažādās vecuma grupās piedalīties un izpildīt dziesmas, kurās ir pieminēta jūra. Mēs lepojamies, ka dzīvojam piekrastē. Lepojamies, ka esam dziedoša tauta. Lepojamies, ka arī šogad Mērsragā dzirdēsim talantīgus dziedātājus no visas Latvijas. Un ar ko mēs patiešām ļoti lepojamies, ka mūsu konkursam ir brīnišķīga patronese, un tā ir Margarita Vilcāne. Sagaidām ar skaļiem aplausiem! Manuprāt, Margarita nedzird jūsu aplausus. Nu jau labāk! Labdien! Redziet, Dievs ir ar mums šodien. Skaists laiks, tā kā pēc pasūtījuma. Es mūžīgi atkārtojos un arī nenogūšu atkārtoties. Pašā sākumā vai beigās pateikt milzīgu paldies komandai, kas nenogurstoši strādā pie šī konkursa realizācijas un lai tas viss notiktu. Gods viņiem un slava! Šogad ar milzīgu prieku noskatījos pirmo tūri, kas bija mūs gaida, manuprāt, ļoti interesanta diena. Baudiet un priecājieties par tiem, kuriem deguni nav piesieti pie telefona, kuri darbojās un nes prieku gan mums, gan pašiem, es ceru, un gribētos novēlēt viņiem gaišu nākotni. Nu tad baudīsim! Mīļš, paldies! Šis tiešām ir jau 4. gads, un tas nozīmē, ka mums jau ir zināmi 3 Grand Prix ieguvēji. Un šodien noskaidrosim 2026. gada uzvarētāju. Jā, tieši tā, bet, manuprāt, mums vajadzētu atcerēties, kuri tad ir ieguvuši tos Grand Prix, vai ne? Un tā, 2023. gadā Grand Prix ieguva Dāvids Krists Balodis no Talsu novada. 2024. gadā Grand Prix jau ceļoja tālāk uz grobiņu, jo galveno balvu izcīnīja Čeritija Daile Teklenberga. Savukārt 2025. gadā galveno balvu ieguva Darja Semjonova no Rīgas. Un mums ir liels prieks, ka šodien pie mums ir ieradusies 2024. gada uzvarētāja Čeritija Daile Teklenberga, kura izpildīs dziesmu, ar kuru uzvarēja konkursā Jūra, Jūra vien. Un tieši tāpēc dosim iespēju Čeritijai Dailei ar muzikālu sveicienu atklāt 2026. gada konkursu. Ar aplausiem sagaidām!
soul looks out to sea. I would swim over the deepest ocean for my love to be with me. But the sea is wide and I cannot swim over, nor have I the wings to fly. I wish I had a handsome boatman to ferry me over, my love and I. I wish I was in the land of Era, where the mountains reach the sea, where flowers blossom as I do remember, where my true love came to me. But the sea is wide and I cannot swim over, nor have I the wings to fly. Ought to be back now in Carrickfergus, to be together, my love and I. But the sea is wide and I cannot swim over, and nor have I the wings to fly. I wish I was in Carrickfergus. I wish I was back home again. Paldies Čeritijai Dēlei un koncertmeistarei Elīnai Ernstsonei. Bet šobrīd ir tikai viens jautājums. Kurš tad būs 2026. gada Grand Prix ieguvējs? Tas ir ļoti labs jautājums, uz kuru atbildi mums palīdzēs iegūt mūsu fināla žūrija. Un kā pirmā, Rīgas Vācu kultūras biedrības vokāla instrumentālā ansambļa Morgenrot vadītāja, mūziķa, dziedātāja, kuras balsi Mērsagā mēs esam dzirdējuši 2022. gadā, kad šeit notika lūgšanas vakars ar labām domām par to, kas notiek Ukrainā. Bet šodien Līga ir atgriezusies Mērsagā, lai veiktu atbildīgo žūrijas uzdevumu. Sagaidām Līgu Miķelsoni! No klasiskās mūzikas un operām līdz blūzam un bugi-bugi, taustiņu pavēlnieks, kurš nu jau arī Mērsagā nav ne pirmo reizi, Gints Žilinskis. Aktieris, režisors, mūsu novadnieks, kurš savas mājas durvis vērs ikvienam kultūras mīļotājam, radot kultūrvietu Upesgrīvā un aicinot baudīt lauku mieru Vilsona verandā. Neviens cits kā Mārtiņš Vilsons! Un kā jau ierasts mūsu konkursa
dalībniekus vērtē arī mūsu patronese Margarita Vilcāne. Konkursā piedalās dalībnieki 5 vecuma grupās. Aprīlī mēs aizvadījām konkursa pirmo kārtu, kur no vairāk nekā 30 dalībniekiem žūrija finālam izvirzīja 14 dziedātājus. Jā, un šodien noskaidrosim katras grupas pirmo vietu ieguvējus, kā arī Grand Prix ieguvēju, jeb galvenās balvas. Savukārt skatītājiem arī būs iespēja noteikt savu simpātiju. Tāpēc varat sekot līdzi programmiņām. Vajadzētu būt, ka jums atnākot šeit ir iedotas programmiņas, kuras jūs varēsiet arī izmantot balsošanai. Šajā gadā mums, pateicoties Gunta Dvorecka un Madaras darba spēkam, ir tapušas skaistas balsošanas kastes, kurās tad, kad tiks dots vārds jums, skatītāji, jūs varēsiet programmiņu ielikt pie sava favorīta. Bet par to jau tad vēlāk. Jā, tieši tā, tādēļ vēlreiz aicinu visus šīs te programmiņas saglabāt. Kam nav programmiņas, Rebeka tādā dzeltenā kostīmā staigāja un viņas dalīja. Redz, kur ir Rebeka, ja kādam nav, lūdzu paņemam. Un tad, jā, tas jums noderēs balsošanai. Tātad droši skatieties līdzi, atcerieties tātad, kurš ir jūsu favorīts, un šeit arī kastēs priekšā pēc tam vārdi dalībniekiem būs redzami. Sākam konkursu! Pirmajā grupā startēs dalībnieki līdz 6 gadu vecumam. Un kā pirmo dzirdēsiet Hugo Bērgu no Robežu novada. Dziesma, deja, kustīgs prieks un dzīves gudrība. Hugo acīs ir dzīves dziļums, spēks un nākotne. Dzimtas tautas saknes stāstu Hugo nes šajā tautas dziesmā līdzi. Jā, un Hugo izpildīs latviešu tautas dziesmu Skaista mana tēvu zeme. Pedagoģe Kamēlija Straume. Ar aplausiem sagaidām. I
man pašāmi kungam būti, man pašāmi ārājam, man pašāmi kungam būti, man pašāmi ārājam. Skaista mana Tēvu zeme, pār visām zemītēm, plaši lauki, zaļi meži, zemes jūras, ūdentiņš. Paldies Hugo Bergam, Kamēlijai Straumei un Ievai Buļķei. Un arī atbalsta komandai no pirmsskolas izglītības iestādes Skudriņas, kā arī vecākiem, jo mums bija tiešām kārtīga atbalsta komanda Hugo. Nākamā dalībniece – Rasa Sidorenko. Rasa var dzīves mirkļus kā krēles. Apņemšanās un uzņemties atbildību ir viņas spēka izaicinājums, kas ļoti labi izdodas. Solo dziedāšana ir viņas dzīves pieredzes debija, un šobrīd lepnums par šo jauno iespēju. Prieks, vieglums un brīvības spānu lidojums ir viņas rotaļu pērlītes. Rasa izpildīs latviešu tautas dziesmu Jūra visus vilina. Pedagoģe Kamēlija Straume.
Paldies Rasai Sidorenko, Kamēlijai Straumei, Sarmītai Steinei, Sintijai Slišanai un Vinetai Lapselei. Vēlreiz skaļi aplausi. Un turpinām ar otro grupu, jeb dalībnieki vecumā no 7 līdz 11 gadiem. Otro grupu pārstāv Valters Timofejevs. Pārliecība būt savas dzīves kapteinim dzīvo Valtera drosmē, dzīves priekā, entuziasmā un vienmēr iniciatīvā rīkoties par labu citiem un sev. Mīlestība, labsirdība un sirds gudrība staro viņa ikdienā. Ģimene ir viņa svarīgākā miera osta. Valters izpildīs savas skolotājas Kamēlijas Straumes dziesmu Jūrnieciņš, pie sitam instrumenta Inters Tomsons. Jūrnieciņš bez laika, jūrnieciņš bez laika. Akmentiņu skaita, akmentiņu skaita, akmentiņu skaita bez laika. Akmentiņu skaita, akmentiņu skaita, akmentiņu skaita bez laika. Laimīgs šodien, laimīgs rīt, pasmaidi tūlīt. Laimīgs šodien, laimīgs rīt, pasmaidi tūlīt. Jūrnieciņš ar sapni, jūrnieciņš ar sapni. Smilšu pilis taisa, smilšu pilis taisa, smilšu pilis taisa par sapni. Smilšu pilis taisa, smilšu pilis taisa, smilšu pilis taisa par sapni. Laimīgs šodien, laimīgs rīt, pasmaidi tūlīt. Laimīgs šodien, laimīgs rīt, pasmaidi
paldies par šo dzīves priecīgo priekšnesumu. Es domāju, ka ikviena sejā tagad ir smaids. Bet turpinām. Un otro grupu turpina Sindija Kaira. Sindijai ir 8 gadi. Viņa nebaidās no skatuves un pārliecību piedalās dažādos konkursos. Pašlaik dziedāšanu Sindija apgūst Grobiņas mūzikas un mākslas skolā, bet ikdienā aizraujas arī ar sporta dejām. Sindija izpildīs Raimonda Paula, Pētera Brūvera šūpuļdziesmu. Pedagoģe Eva Krastiņa Pucena, koncertmeistare Elīna Ernstsone. Mīļš paldies Sindijai. Otro grupu noslēdz Guna Eidiņa no Kalētu mūzikas un mākslas skolas. Guna ikdienā ir ļoti klusa, mierīga, daudz lieki nerunā, bet kā pati saka, kad uzkāpju uz skatuves, es pēkšņi varu dziedāt. Ģimene par Gunu saka, ka viņa ir atbildīga, uz viņu var paļauties, šķiet, ka viņai ir īpašs mākslinieciskuma gēns, patīk dziedāt, dejot, zīmēt, laiž to visu caur sevi un izbauda uz visiem 100. Par Gunu skolotāja saka, ka viņa ir neatlaidīga, radoša, gudra un dikti mīļa. Gunas izpildījumā dzirdēsim Raimonda Paula, Jāņa Pektera Mēmā dziesma. Artūra Jankauska aranžija. Pedagoģe Elga Alise Kārkliņa.
Paldies! Paldies arī koncertmeistaram Artūram Jankauskim. Esam nonākuši pie dalībniekiem 3. vecuma grupā. Dalībnieki vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Grupu pārstāv Darja Mednīkova. Darja mācās Rīgas 34. vidusskolā 8. A klasē un Pāvila Jurjāna Rīgas mūzikas skolā 7. klasē, kas ir flautas klase. Viņa ir jautra un dzīvespriecīga meitene, kā arī ļoti mērķtiecīga. Viņai patīk apgūt dažādas valodas, īpaši cītīgi apgūst ķīniešu un korejiešu valodas. Darja aktīvi piedalās pilsētas un valsts mēroga pasākumos un ir dažādu starptautisku konkursu uzvarētāja un arī laureāte. Darjas izpildījumā dzirdēsiet Frederiko de Brito un Ferēra Trintēdas jūras dziesmu. Pedagoģe Svetlana Šibājeva. Labdien!
Paldies, Darja! Trešo grupu turpinām. Mums turpinās Rebeka Laura Valoda. Rebeka Laura dzīvo upes grīvā, tāpēc jūra ir viņas ikdiena, tāpat kā mūzika. Rebeka par sevi saka, esmu meitene, kura uzskata, ka dzīve ir labāka, ja tajā skan mūzika un blakus ir kaķi. Dziedāšana ir mana sirdslieta, austiņas ir kļuvušas par stila neatņemamu sastāvdaļu. Tās man ir līdzi vienmēr un visur. Dievinu dziesmas, kurās var izdziedāties. Rebeka Laura šodien izpildīs grupas Blood Red Sun dziesmu Lay Me in the Ocean. Pedagoģe Lita Krūmiņa. Paldies, paldies Rebekai Laurai! Turpinām ar trešo grupu, un trešās grupas pārstāve mums būs Alise Ļebedeva.
15 gadus jaunā dziedātāja jau vairākus gadus aizrauga klausītājus ar savu maigo un emocionālo balsi. Viņas priekšnesumos vienmēr ir jūtams īpašs siltums un patiesums, kas rada īstas tirpiņas. Viņa apgūst mūziku violas klasē un turpina pilnveidot savu vokālo meistarību. Šodien Alisa izpildīs Māras Zālītes Raimonda Paula dziesmu Jūra. Dziesmu no mūzikla, kurā kādreiz sapņo spēlēt galveno lomu. Sagaidīsim ar sirsnīgiem aplausiem pedagoģe Elīra Čipāne un koncertmeistars Pāvels Račiks. Kur brāļi ir.
Trešo grupu noslēdz Šēra Viviāna Teklenberga. Kad Šēra piedzima, vecāki deva vārdu, kas cēlies no senebreju vārda dziesma. Kopš tā brīža meitene nav pārstājusi dziedāt. Šēru patiesi iedvesmo iespēju uzstāties cilvēku priekšā un nodot klausītājiem stāstu, ko viņa pati redz savā prātā, ļaujot skatītājiem sajust emocijas, kuras viņa nes līdz savā sirdī. Šēras Viviānas izpildījumā dzirdēsim bendža pasaka Justina Paula Tightrope, koncertmeistare Elīna Ernstone, pedagoģe Eva Krastiņa Pucena. Sagaidām! Some people long for a life that is simple and bland, tied with a ribbon. Some people won't sail the sea 'cause they're safer on land. To follow what's written, but I'd follow you to the great unknown, off to a world we call our own. Hand in my hand, and you promised to never let go. We're walking the tightrope, high in the sky. We can see the whole world down below. We're walking the tightrope, never sure, never know how far we could fall. But it's all an adventure that comes with a breathtaking view. Walking the tightrope with you. Oh, 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 oh. With you. Oh, 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 oh. With you. Mountains and valleys and all that will come in between. Desert and ocean, you pulled me in, and together we're lost in a dream. Always in motion, so I'd risk it all just to be with you. And I'd risk it all for this life we choose. Hand in my hand, and you promised to never let go. We're walking the tightrope, high in the sky. We can see the whole world down below. We're walking the tightrope, never sure. Will you catch me if I should fall? Well, it's all an adventure that comes with a breathtaking view. Walking the tightrope with you. Oh, 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 oh. With you. Oh, 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 oh. With you. With you. With you.
Paldies Šērai, paldies! Turpinājumā 4. grupa, jeb dalībnieki vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Un kā pirmais šīs grupas dalībnieks būs Nikita Kalpušs, kurš sevi pārliecinoši pieteica konkursa pirmajā kārtā. Konkursā Jūra, Jūra vien viņš izpildīs grupas Queen dziesmu Seaside Rendezvous. Šī dziesma ir viegla, jautra un pilna vasarīgas noskaņas, gluži kā diena pie jūras. Sagaidīsim Nikitu ar skaļiem aplausiem. Pedagoģe Svetlana Šibājeva. Labdien! So romantic, can we do it again? Can we do it again sometime? Fantastic, c'est la vie, madame et messieurs. We just through the seas of the Mediterranean. This time of year is the fashion. Feel like dancing in the rain. Can't have a volunteer. What a jam, jolly good idea. It's just a jollification, as a matter of fact. Oh, please come on, my dear. Out of this moonlight, together we sail across the sea. Immigration every night. Meantime. Get an invasion, sound is sensational. Seaside rendezvous, so adorable. Seaside rendezvous. Ooh. Seaside rendezvous. Give us a kiss. Paldies! Paldies, paldies, Nikita! Turpināsim konkursu ar Elzas Lāces uzstāšanos. Elze par sevi saka: Esmu no Rīgas, mana mīļākā vieta ir uz skatuves. Savu iedvesmu smeļu no jūras. Esmu ļoti aktīva, sportiska, dejoju un dziedu gan estrādes mūziku, gan nesen sāku praktizēt akadēmisko. Esmu pabeigusi mūzikas skolu un balss attīstības studiju Kantilēna. Šobrīd mācos Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas fakultātē. Raimons Pauls, Jānis Peters par Tiem, kas jūrā izpilda Elza Lāce.
Paldies, Elza! Nākamā dalībniece ir Katrīna Krasone, kura izpildīs Raimonda Paula Jāņa Petera dziesmu Jūra, es dziedu tev. Katrīna saka, šis priekšnesums man nozīmē vairāk nekā tikai dziesmu. Tas ir atgādinājums, ka visvērtīgākie mirkļi rodas tad, kad uzdrošināmies dalīties ar to, kas ir mūsu sirdīs. Paldies par šo iespēju! Sagaidām Katrīnu un koncertmeistari Inesi Ozolapu. Un flautas izpildījumu dzirdēsim Noras Lodziņas izpildījumā. Jūra
paldies, Katrīna! Pavisam strauji tuvojamies konkursa noslēgumam. 5. grupa ir dalībnieki vecumā no 26 gadiem. 5. grupu atklāja Jānis Andersons. Un viņš ir teicis: iedvesmojos uz dziedāšanu pēc spontāna kora liela koncerta tīrums dziesmas ceļš apmeklējuma, jo patstāvīgā klienta uz maniem pakalpojumiem atdeva biļeti notikuma dienā. Naski pametu iesākto darbu, lai paspētu izmantot dāvāto iespēju. Šā brīža mans skanējums panākts pašpraktizēšanās ceļā, bet cenšos ņemt piemēru no vecās skolas dziedātājiem. Jānis šodien dziedās Raimonda Paula Jāņa Petera dziesmu Kurzeme. Sagaidām ar aplausiem! Jūra visa Kurzeme dūr. Vējs skrien pāri zelta papardēm. Nīca un Marta bruņķi sarkani plīd. Kuršu pavards ugūts krāsā dzīv. Aiziet pa jūru balti puteņi. Kā bungas visa dumda gadu. Rojām balta asi kadiķi ziem. Liepu ēna vecie puši diem. Kurzeme kuru uguns spīd. Mūžika saule redz laiknes, kā mūži krīt kurzeme. Es dēliet sauc. Meži kā jūra dūt, jūra kā meži tu sauc. Uguns, kas dzīva cauri puteņiem iem. Karsta kā puce baltē pasaulē dziem. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam vecā jūra atkal dūr. Jauniem, lai acīs mūžam pavarda dūr. Rokās, lai mūžam kalves amuri dūr. Baliņš ar baltām rokām likteni kāls. Pāri jūrai skanēs viņa māls. Kurzeme kuru uguns spīd. Mūži kā saule redz laiknes, kā mūži krīt kurzeme. Kurzeme bītes dēliet sauc. Meži kā jūra dūt, jūra kā meži tu sauc. Paldies, paldies Jānim! 5. grupu un konkursu noslēgs Melisa Debora Kaškura. Melisas Deboras Kaškuras interese par mūziku aizsākusies Cēsīs, apgūstot klavierspēli bērnu mūzikas skolā, taču dziesmnieka ceļu Melisa Debora veidojusi pati, apgūstot ģitārspēli un vokālu pašmācībā, kā arī pieredzes ceļā pilnveidojot prasmes.
dziesmnieces repertuārs veidojies un joprojām veidojas kā raiba sega, aizgūstot dziesmu pavadienus gan no dziesmnieku, gan arī latviešu komponistu melodijām ar izcilu dzejnieku dzeju. Melisas Deboras izpildījumā dzirdēsim Imanta Kalniņa, Māra Čaklā dziesmu Bāka. Labdien, izturīgā, pacietīgā žūrija un klausītāji. Liels prieks šodien būt Mērsregā. Aiz tāliem lediem, ko dienā saule ar stāriem griež. Viscaurum naktī bāka rokas pret debesīm sviež. It kā putnas tur laistu bākas star spoži stāž. Ja žēlotos tūlīt un sauktu tos atpakaļ. Aiz tāliem lediem, ko dienā saule ar stāriem griež. Viscaurum naktī bāka rokas pret debesīm spiež. Bet varbūt bāka, ko prasa, žēlojas draud vai sūdz. Nakts divi staigā kā vārtos, viņa par tevi lūdz. Bet varbūt bāka, ko prasa, žēlojas draud vai sūdz. Nakts divi staigā kā vārtos, viņa par tevi lūdz. Paldies! Paldies Deborai! Mazliet skumji, jo visus dalībniekus mēs esam dzirdējuši, un šobrīd laiks būs apkopot rezultātus. Tomēr, skatītāji, arī atbildīgais uzdevums ir pienācis jums, jo mēs vēlamies noskaidrot arī skatītāju simpātiju, un šeit būs vajadzīgas tās programmiņas. Tieši tā. Uz skatuves jūs redzat divas balsošanas kastes. Uz katras kastes ir rakstīts dalībnieka vārds un uzvārds.
Līdz ar to jums tātad programmiņās ir iespēja saprast, kurš tad ir bijis jūsu favorīts, un šo programmiņu jūs iemetīsiet iekšā pretī favorīta vārdam. Tātad tā būs viena balss. Jā. Un Aija jau redz, kur pastāstīja to, ka iemetīsiet pretī savam favorītam, un balsošanas laiks būs 10 minūtes. Tātad bez steigas. Bet pirms dodam startu balsošanai, neliela informācija tiem, kas vēlas atbalstīt mūsu kā biedrības aktivitātes, jo biedrība piestātne ir radīta pirms vairākiem gadiem tieši ar mērķi organizēt šo konkursu, bet laika gaitā tās aktivitātes mums ir nākušas klāt, un līdz ar to arī šajā vasarā mēs tiksimies vēl 8. augustā Bākas ielas svētkos, un līdz šim notikumam Reiņa Rubeņa vadībā mēs vēlamies darīt zināmu visiem zvejnieku svētku stāstu, glaznojot to uz ēkas drupām, kas atrodas tieši jūras krastā pie Bākas, ejot pa Laipiņu. Gan jau zinat vietējie mēršadznieki, kur tas atrodas. Jā, un tie, kas nezin, jautā mēršadzniekiem, kur tas atrodas. Savukārt nedēļu vēlāk, 14. un 15. augustā, Mērsagā pirmo reizi norisināsies zinātnes festivāls. Tāpat nākamgad vokālās mūzikas konkurss Jūra 1 svinēs savu 5 gadu jubileju. Visas šīs aktivitātes notiek pēc iedzīvotāju iniciatīvas. Tāpēc, ja vēlaties mūsu darbību atbalstīt, jums ir iespēja arī ziedot. Šeit blakus balsošanas kastēm būs arī ziedojuma kastīte, un arī programmiņās jūs redzat mūsu konta numuru. Bet laiks skatītāju balsojumu, kas jau norit ļoti labi, un ko mēs sakām? Balsošana ir sākusies! Balsošana ir sākusies!
Mēs esam nonākuši pie tā brīža, kad mums ir zināmi rezultāti un pirmo vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, kā arī Grand Prix ieguvējs. Vai jūs esat gatavi rezultātiem? Bet, ziniet, vienmēr jau tas process ir tāds, jāpavēl garumā. Un tāpēc mēs sāksim ar sirsnīgiem, lieliem paldies mūsu dalībniekiem, kurus šodien varējām dzirdēt. Un secība šobrīd ir tāda, neko tas neizsaka, ne vietas, ne izkārtojumu, vienkārši visi dalībnieki. Šēra Viviāna Teklenberga. Kur mums ir Šēra? Šēra. Labi, dosimies tālāk. Rebeka Laura Balode. Skaļiem aplausiem, viņi taču ir pelnījuši. Skaļas aplausus. Hugo Bergs. Mums ir Hugo. Alise Ļebedeva. Alisa. Jānis Andersons. Nikita Kalpuš. Katrīna Krasone. Sindija Kaira. Guna Eidiņa. Kur mums ir Guna? Guna Eidiņa. Darja Mednikova. Valters Timofejevs. Elza Lāce. Melisa Debora Kaškura. Rasa Sidorenko. Protams, ka nekas nav iespējams bez pedagogu atbalsta un iedrošināšanas, tāpēc gribam teikt arī mīļu paldies visiem pedagogiem, kas ir sagatavojuši audzēkņus dalībai. Paldies Elgai Alisei Kārkliņai. Paldies Elīnai Čipānei. Paldies Svetlanai Šibajevai. Paldies Evai Krastiņai Pucenai. Paldies Litai Krūmiņai. Un pateicība Kamēlijai Straumei.
vadītāji. Paldies Artūram Jankauskim! Paldies Vinetei Lapselei! Paldies Inesei Ozolapai! Paldies Ievai Buļķai! Un arī Interam Tomsonam! Un paldies Pāvelam Račikam! Paldies Sintijai Slišānei! Paldies Sarmītei Steinei! Paldies arī Elīnai Ernstsonai, bet kā jau konkursā jūra vien, tas ir ļoti labi, ka cilvēki ir aizgājuši līdz jūrai, tāpēc arī šobrīd nav šeit, bet mēs noteikti sagaidīsim. Nu tad tā, mums ir arī lielas pateicības mūsu konkursa žūrijai, jo bez žūrijas jau neviens konkurss īsti notikt arī nevar. Tāpēc aicināsim uz skatuves Gintu Žilinski. Paldies Līgai Miķelsonai. Un paldies Mārtiņam Vilsonam! Un mīļš paldies, protams, mūsu konkursa patronesei Margaritai Vilcānei. Mēs saņēmām tādu komentāru, ka mēs jau visu laiku fotografējos, bet tās bildes dabūjusi nesmu, tad te būs visu iepriekšējo konkursu fotokolāža. Nu, paldies! Tā, kā tad mums ir? Noteikti, ka tas brīdis ir pienācis un rezultāti ir jāpaziņo, bet pirms mēs paziņojam vietu ieguvējus, mums ir arī īpaša spēcbalva. Un īpaša spēcbalva mums ir sagatavojusi Mēršaga iedzīvotāju padome. Mums ir ļoti aktīva un čadīga iedzīvotāju padome, un viņi ir sagatavojuši šādu skaistu spēli, ko tad varēs vasarā kā reizi izmantot un likt lietā. Un šīs balvas saņēmējs viņu vērtējumā ir Hugo Bergs. Un varbūt, ka es došu vārdu arī Mārtiņam Vilsonam, jo arī viņš ir sarūpējis kādus sveicienus.
Labdien visiem, labdien, dargie konkursu dalībnieki, labdien, publika. Man ir tā, man palūdz iedot 2 ielūgumus uz mūsu rūķu. Mūsu rūķos tepatās upes grīvā ir sava skatuvīte, sava verandiņa, kur mēs rādām dažādas izrādes, un mums ir arī tur būs čaka, mīlestības gārds, kur es dziedāšu, bet ne jau tik profesionāli tā kā jūs, bet es arī mēģināšu padziedāt Nika Matvējo dziesmas, un es ceru, ka visiem patiks, bet es aicinu visus, bet man ir divi vārdi, kuri man iekrita sirdī, un tāpēc man ir 2 ielūgumi. Tā, ieturi, atteic vairāk tur vienu. Nē, šito te. Tātad pirmais ielūgums mums būs Melisai. Melis mums ir vēl te. Melisa atnāks pie mums. Jā, kā viss aploks. Tu atradīsi, kur tas ir, ja? Ok, labi, jā. Jā, tas bija, man nezinu, kāds ir. Man kā vīrietim vairāk interesē sievietes, ne? Un tāpēc 2 meitenes man iekrīt. Protams, arī bērni, bet sievietes man ir pirmā vietā. Tātad otrs ir Alisei. Lūdzu, Alisei, atradīs, kur ir upes grīva. Atradīs, kur ir veranda upes grīvā. Atradīs, viņa atradīs. Aicinu visus un paldies, ka jūs esat. Mums bija ko darīt. Paldies. Jā, tiešām žūrijai bija ļoti, manuprāt, sarežģīts darbs, jo no savas puses gribu pateikt milzīgi paldies. Šis gads, manuprāt, ir mūsu tāda virsotnīta līdz šim tieši izpildītāju ziņā. Tā kā paldies, mīļš, ka jūs esat un piedalījāties. Un es redzu, ka mēs varam teikt sirsnīgu paldies arī dalībniecei Šērai Vivianai. Ir Šēra. Jā! Paldies arī Sindijai Kairei! Un, protams, ka arī pedagoģei Evai Krastiņai Pucenai. Un koncertmeistarei Elīnai Ernstsonei. Redziet, visi esam ieradušies, visi esam gatavi rezultātiem. Pirms es pasaku rezultātus, mēs sakam rezultātus, mums ir arī mīļš paldies Pērciemas zivīm, jo ir dalībnieki daži, kas ir saņēmuši zivtiņas. Un citi dalībnieki savukārt ir saņēmuši tādu saldu našķīti no saldu mīļu, no Gunitas ikšeles, teiksim tā, lai būtu saprotams skaidri. Un dalībniekiem mums ir ierasta tradīcija, ka mēs dāvinam pirmās kārtas skaistāko mirkli iemūžināt, jo šobrīd viss jau notiek tādā digitālā vidē un tādi fotomirkļi trukātās versijās jau paliek kā retums, vai ne? Nu, laikam pietiks runāt. Es aizrunājos. Laiks rezultātiem. Nu, sen jau bija laiks. Pirmā vieta vecuma grupā līdz 6 gadiem. Dāvanu noteikti aicināsim pasniegt Margaritu. Jā. Un pirmo vietu ir ieguvusi Rasa Sidorenko. Diploms par iegūto pirmo vietu vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem Valteram Timofejevam. Pirmo vietu vecuma grupā no 12 līdz 16 gadiem Šērai Vivianai Teklenbergai.
vietu vecuma grupā no 17 līdz 25 gadiem Katrīnai Krasonei. Diploms par iegūto pirmo vietu vecuma grupā no 26 gadiem Melisai Deborai Kaškurai. Grand Prix paziņošanas. Jūs taču skatītāji čākli balsojāt. Un tagad ir laiks noskaidrot, kurš tad ir ieguvis skatītāju simpātiju balvu. Un to iegūst Katrīna Krasone. Te tā ir 2028. gada Grand Prix galvenā balva. Un šogad to iegūst Alisa Ļebedeva. Ko jūs teiktu, ja mēs uzdziedātu kopā? Jā, cik jauks, jā! Un es domāju, skatītāji ar mums pievienosies, jo šo dziesmu vajadzētu zināt visiem, vai ne? Jā, un vai jūs zināt, kas tā ir pa dziesmu? Kur tad ir tas tā saule, tieši tā. Nu, mēģināsim saprast, kā tad skan jūra, jūra vien popors.
vien ir izskanējis. Paldies skatītājiem, paldies dalībniekiem! Uz tikšanos nākamgad! Ceram, es tev knapi redzu, Ozola, es arī knapi